Čau, labrīt! Atkal nebūs pa darbu. Parasti normāli cilvēki ziemā brauc kaut kur uz dienvidiem, pasildīt savus puncīšus saulītē. Bet, es jau neesmu normāls. Tāpēc braucām pilnīgi pretējā virzienā. Aizbraucām uz Somiju. Varbūt atcerieties no vecākiem video. Tepa un Agnes bija no Somijas atbraukuši uz Liepāju paciemoties. Un toreiz es apsolīju, ka aizbraukšu pie viņiem. Solījumi jāpilda. Vasarā nekādīgi nesanāca lielajiem darbiem. Un braucām tagad. No rīta izbraucām bez steigas, jo visu ceļu līdz Tallinai 520 km ieplānojām padalīt, lai nav baigi gari ilgi, un izlēmām nakti pārlaist Ādažos hotelī. Iebraucot Rīgā vēl nesteidzīgi pauzīt, jo tikai vajag pastaigāt un pārbaudīt piekabēm tehnisko stāvokli. Tieši kā norunāts, 3:00 ierodamies hotelī. Varam ievākties? Varam ievākties. Jā, labi. Numuriņš nav liels, bet ļoti mājīgs. Un šajā numuriņā var apmesties ar saviem 4-kājainajiem mīluļiem. Iekārtojamies un ejam nelielā pastaigā. Tikai jāapseko tuvākā apkārtne. Zaķpēt, jā. Zaķpēt. Laika mums ir ļoti daudz, tāpēc varam pasildīties pirtē un pamērcēties burbuļu vannā. Par šitām ekstrām jāsaka paldies manam šefam Mārtiņam un Vitai. Uzdāvināja man jubilejā tādu dāvanu. Baigi noderēja šajā reizē. Čau, labrīt! Brauksim tālāk. Šodien brauksim uz prāmīti. Kika nepīksti, pacieties. 290 km jāpabrauc līdz prāmim. Tikām pie biļetēm. Gaidām rindā. Un viss notiek tik vienkārši. Prāmi jau esmu braucis nereiz vien, bet parasti ar kravinieku. Ar vieglo auto pirmo reizi. Ir liels plus, vieglāk izkāpt no mašīnas. Rīts nenormāli, ir viss kārtīgā pelā.
Mikä on? Divas garlaicīgas stundas un esam Helsinkos. Vēl aptuveni 100 km pa autobāni un esam galā pilsēta Hamelina. Agnes un Teppo jau mūs sagaida un ierāda vietu, kur atstāt mašīnu. Čau! Čau! Man lika filmēt. Jā, čau! 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 Esiet sveicināti Somijā. Kā atbraucāt? Mums ir ziema. Mums ir ziema. Jums ir riktīgi ziema. Jā, Vai ai! suns ir? Suns nevar sagaidīt. Lūdzu. Čau! Attais no kukanām. Ņem filmē tu šito. Čau! Nav neviens. Apmainījāmies ar Ziemassvētku dāvaniņām. Arī Kika tika pie savas dāvana. Mantiņa, parādi savu mantiņu. Ne. Ai, kas tev pa mantiņu? Hän ei juo. Hän juo. Lai kopjauja. Tagad jums jāsēž blakus, ka Rojas jau aizņēma vienu vietu. Mums ir vienalga, kur mēs Jā. sēžam. Nu ko, brokasts ir paēsts. Tagad mūs vedīs skatīties pilsētu. Te ir smuka ziema. Hamelinā ir ziema. Mēs cieti ir. Šī ir tā pils, no kā ir cēlusies pilsēta. Jā. Jā, pils nosaukums ir pilsētas nosaukums. Hemis pils ir celta 13. gadsimtā. Kad 1809. gadā Somija iekļāvās Krievijas impērijas sastāvā, pils tika pārbūvēta par cietumu un kalpoja par to līdz 1953. gadam. 1979. gadā pilī tika ierīkots muzejs. Pilī suņi savām kājām nevar staigāt. Jā. Jānes. Nezinu, ko te var izdarīt suns. Aiznes kādu akmeni noteikti. Iebradāt. Mēs tikai visu laiku ēdam. Ei ymmärrä tätä kieltä nyt.
Braucam ēst kebabu. Tūlīt redzētas, ko Somija ēd pašu garšīgāko, kas šajā pilsētā ir pieejams. Varētu pateikt, būtu izdomājuši kaut ko pateikt. Jo vairāk saceļ šitādas visādas. Jā. Ko jūs gribat dzert? Pēc 3 mums jāpaņem. Tu gribi pagaršot vai? 5. Eili nav tuvāk ar viņu, ka tepo ņems reku dakšas un papilnē tuvāk. Parastie frikarteļi. Tev ir jānodod, tu garšo. Jā. Re, kādu gaļu? Šodien ir plāna. Bet šitādu porciju nevar Tur apēst jau nevienu. pašā lokā. Ko tu citus filmē? Kur mums tagad vedīs? Tagad mēs braucam to muzeju skatīt. Tagad braucam uz muzeju, Un pēc tam militāro muzeju. mēs Un pēc tam ēdīsim atkal. Un atkal ēdīsim. Nē, vēl dzersim kafiju vispirms un pēc tam ēdīsim. Somiem Atcepsim. nav laika pat strādāt, visu laiku jāēd. Jā, visu laiku jāēd, jā, nav laika strādāt, jā. Tagad atpūtīsimies. Braukuši garām, bet es nekad tur neesmu bijusi, tā kā muzejā. Miksi tossa on natsi? Tūlīt būs Nu jā, atpakaļ. redz, mēs jau nemākam paprasīt. Bet Viņa teica, ka var staigāt, nav laika jāatstā. Somijā ieradās 1942. gadā. Bez ieročiem pieveda. Un visu, kas bija jāpieliek, to pielika Somijā. Вражеских самолетов. Šitas tā, nu tas ir pretgaiss. Без собственных потерь. Re, Kāro sporta sēdekli. Sapsnes arī jāiet tā andurīm. Reku viss ir, jā, un tad turpinās tur, un tad tu atkal esi stāvvietā. Tāda divstobreni, jā? Jā. Viņš ir tankists, jā. Man liekas, ka nē. Šofers. Kungs. Hän sanoi, että ootko sä niinku toi panssarivaunumies? Mä sanoin, eikö sä kulje? Niinku, siis kuski. En oo kuski. Ajattelkaa. On asentaja. Ei, mut ei armeijasta puhutaan, että nyt. Katsokaa niinku Viņš kā, es nezinu, kas ir, näyttää ko tas noin nozīmē, ko viņš armijā darīja, kas viņš mutta bija. tohon mahtuu vaan 6 ja tää painaa 2 Visu laiku runā, jā. Nē. Bet tas Es ir... pirmām citos pat neklausos. Es Ja tas nav Padomju Savienības tanks, jo Reku Padomju Savienības karoks ir. Te ož Pats pēc, esi atbildīgs, ja gribi iekāpt. te ož pēc gumijas. Šitāds viņš ir labojis šitos. Kuka pisi? Se voi... Piesēn tikai kameru un viņi te vielīgi. Jā, Sen takia tässä on varmaan nää. Nezinu. Nav jau nemaz biesi. Kad 8 mm varētu būt. O, nu, priekš ir vienmēr biezāk. Šitā priekšā nav viens.
ka viegliem kapots, bet te ir, jā, te ir. Redzi, 100 mm. Vispār jau tankiem šitā rēķina, 200. Ja nāk jau šitā lādiņš. Nestrādā tas. Bet tas pedāļus vienalga var aizsniegt. Tas ir priekš tepo. Jā, lielākā daļa ražota Krievijā. Neatkarīgi no tā, vai Somu armijai, vai vāciešu. Dīvaini. Nu, labi, šis ir angļi. Nākošais bija Krievijā ražots. Krievu. Viss ir Krievi. Atkal. Bet virsū kāškrusts. Ražots Krievijā. Dīvaini. Visi šitā strīpa ražoti. Visi ražoti Padomu Savienību, jā. Visi ir, es te pārbaudīju. Jā, visi ir. Viss ir. Šitam laikam akumulātoru švaki to uz kalniņu atstājuši, lai var pielaist. 20 cilvēki šeit dzīvo, ja? Nu, tā kā ierakumos, ne, kaut kur. Divos stāvos reku gultas. Jā. Un ar to sildīja. Hallista oli pressulla peitetty, niin ajo aitaa päin ja joutui ottaa pressut pois, kun ajautui hinaan sen siellä. Kad šito te krāsoja, kad bija tik noslēpumains viss, ka viņu apsedza un tad veda ārā, un tad kāds, kas stūma viņu ietriecās kaut kur, un tad bija jāparāda visiem, jo bija jānoņem šitā plēve nost. Tālākais plāns iebraukt veikalā, iepirkties vakariņām. Pēc tam pie Tepa un Agneses padzert kafiju, un tad, kad satumsīs, esot vērts, vēl vienreiz aizbraukt apskatīties pili no tālienes. Visu laiku jāēd. Sievas atkal kaut ko ceps, kaut ko darīt. Tālāk, un tad kājām nāksim pāri tiltam un... Ej pa turieni, rekur apē apkārt, tur ir rekur redz to tiltu. Tas viss apgaismots. Jā, pārēj pāri tiltam, pa to tiltu vilciens brauc pāri. Un pārēj pāri, un tad ej pa reku pa šito pusi atpakaļ un atkal iznāc tur. Aha. Šitien ir skaisti, jā, skaisti. Jā. Bet šeit arī būtu labas bildes arī, kad ir gaišs, kad var visu.
Un atkal ēdam makaroni ar vistu, sieru mērcē un saldējāt debešķīgs ābola rausis. Nu jau liekas, ka diena galā, bet nē. Sievām vēl savu jociņu. Skaistumu kopšanas jociņu. Es vairs nepērku, ne viss. Es gaidu, bet tikai es izstāstīšu. Jūs negrūstaties augšā. 26 metrais augstais sarkanā granīta tornis, kas atrodas uz pasaulē augstākās Grants grēdas, tika atklāts 1929. gadā, Tamperes pilsētas 150. gaddienā. No torņa augšas pavērs lielisks skats uz Tamperi un tās apkārtni, un tas joprojām ir viens no populārākajiem vietējiem apskates objektiem. Tamperes skatu tornis. Jā, tikai slikt laiciņš. Tikai neko nevar redzēt. Migla, jā. Tamperi 1775. gadā nodibināja Zviedrijas karalis Gustavs III. 19. gadsimtā Tamperi kļuva par lielu rūpniecības centru un 19. gadsimta beigās ražoja gandrīz pusi no visas Somijas rūpniecības produkcijas. Garneļu salātu sēdam šeit tagad. Mēs atbraucām uz Somiju, pārēsties pits un garneļu salātu. Un kebab. Ieslīdus tam, kas vārtnes stāv Latvijai. Nezinu, bet šitie jaunie. Šodien našķojamies ar picām. Un sievas izdomāja atpakaļ doties ar vilcienu. Būšot interesanti. Iedevu kameru, lai jau izpaužas. Mēs ar Tepo braucām mašīnā un sagaidījām kundzes stacijā. Bet viņš man filmē to. Es neko neredzu, ko tu filmē. Es neko nesaprotu. Labi. Gaidām vilcienu. Vilciens kavējās 1 minūti. Jā. Esiet sveicināti Somijā visi. Es nezinu, vai pat Toms tev var redzēt. Tās viņa. Ītala. Ītala. No Ītalas nāk slavenās vāzes un stikli, ko Jā. stāžo šeit šajā ciematā. Jā. Jā. Mēs jaunās blogeras. Jā. Tur var apsēsties. Redz, ko te ir vēl viens sarakstīņš. Nē, tu nerādi uz to pusi, tu rādi man uz tejienu tagad aparātu. Redz, kur šitas te vilciens būs mums. Ar sarkano kavējās. Jā. Šitajā vilcienā ar viens stāvs tikai. Kāpjam iekšā. Iem pa šīm durvīm. Iem tur, kur mazāk cilvēku. Apsēsties. Te. Var kaut ko ņemt? Jā. Tas tagad ir. Čau, Rinaldi. Gribējām vēl pateikt, atceries saudzēt muguru, uzmanīgi staigā pa
pavingro, iesmērē un brauc uz darbu. Un tad filmē visādus video un lietas YouTube, ka visi cilvēki gaida. Jā, reku ievar katra kalvu, viņa arī gaida. Jā, un tā kā viss kārtībā, mēs braucam pa 2 eiro. Esam klāt. Es filmēju vispār? Es nezinu. Kaut ko es filmēju. Reku, šī ir mums apstājās, mums jāiet caur tuneli uz otru pusi jākāp jārā, bet neapstājās tur. Aha, labi, mēs katru tur. Baigais sniegs sniega. Un tagad mēs ejam caur tuneli. Jā. Bet es nezinu, vai mēs filmējam tuneli vai nē. Ejam caur tuneli, jo pāri sliedēm Somijā iet nedrīkst. Jā. Šitā pārlektāti man jāpieturās, ja mums slidens. Pagaidi, nekrat man to aparātu. Bet tas aparāts Ievai laikam roka nokritīja. nokrita. Rokā no slidenas trepas. Mēs tā kā pilnīgi liekas tā kā no kāda ceļojuma atbraucām, bet sadzērušies. Ieva tik smēja. Bet es nezinu, ko tas aparāts filmē īstenībā. Jo iespējams, ka vajadzētu, kas ir smuki, nu, es jau filmēju. Jā. Nu, forši, nu, šitā te. Nokrīt ir ļoti mīksts. Jā, aizmirsus uzģērbt svārkus vienkārši. Mētelīt un svārkus. Nu viss, ciemošanās beigusies. Laižamies uz mājām. 3 prāms, 2 jāpiereģistrējās. Brauksim 11, jo visu nakti sniegs. Antējs netiek ārā. Nezinu, kāds tas ceļš, te jau ceļš tīrit, kā, bet man ir nav. Jābrauc laicīgi. No rīta, kamēr čamājos, tepo teica, iznesīs gružus. Skatos pa logu, šis man mašīna tīra snieg nost, nu. Tas ir viens. Nu viss, laimīgu jums ceļu! Soms jānes vēl liet. Somas jānes, ne, bet es reku viņš filmē un es saku laimīgu ceļu. Paldies, kā atbraucāt. Braucat biežāk. Kā mēs bučosimies Kikā. Tagad jūs. Jā, tagad mēs, jā. Jā. Tad braucat biežāk, jā, un... Bet, jā, man te patīk. Jā, tikai pa īsu bija brauciens. Jā. Es saku, lai ka tu saki, lai varbūt nevajag biežāk braukt. Nē, viss bija labi. Kaut kā tagad tikai ātri pagāja viss. Ātri, jā. Jā. Tā kā, jā. Kaut kā liekas tā kā tev mugura sāp un tu neatpūties. Jā, tas nebija tā. Jā, tagad nesam. Jūtos kā apgrūtinājums ar savu muguru. Nav vairāk tas mans nekā bija. Nav vairāk. Tavas kameras ir salonā. Jā. Tagad tikai jāmāk uzvesties, klausi. Un ēdīsi tikai sausus graudiņus. Jā, viss, jā. Brokastis būs bez aknu Jā, bet lādes. šodien bija ar gaļas bumbām. Jā. Aknas beidzās. Mašīnā. Bet braucat tikai uzmanīgi. Jā, Jā, protams. ka jums nav jāsteidzās nekur. Vienmēr uzmanīgi. Jā, mēs arī vienmēr uzmanīgi. Mēs arī vienmēr labāk pasēžam ilgāk mašīnā nekā kā ar steigā jābrauc. Tieši tā. Atkal kaut kas mūdens. Bišķiņš. Kaut kas, jā. Puteklīši kaut kādi, jā. Ūdeņaini puteklīši. Jā, Tas nav labi. tas arī nav labi, jā. Kas tur atrada? Labi, laižam. Labi, braucat. Alus un Atā. Oda ziņu, ka mājās. Jā, ja pa ceļam ko vajag, brauksim pēc. pakaļ. Atā. Atā. Uzmanīgi tikai mugura sāp, viss sāp. Jā. Goda vārds, šitādi draugi. Tagad man sāk raudāt. Šitādi draugi radušies. Tā ir.
Paldies! Tiešām ne no kurienes draugs uzradās, nu. Un tagad reku kāds redzēs un sauks tev uz Sviedriju, varbūt nākamreiz. Ja tev rauks rocīt, jau Mums nav laika strādāt, nav vispār. Ne jau vienmēr. Laika, tā teita. Jūs tā braukājat pie visiem tikai. Ne jau vienmēr tā noveiksies. Hän sanoi, että ei varmaan viegli joka kerta sapazīties. ihan näin. Ei mene näin hyvin. Vienkārši sagadījās Jā. līdzīgi cilvēki. Jā. Tagad tev paciņas pa jaunam jātās labi ir. Tā, nē, tās bija tikai viena. Tiešām grūti bija šķirties, jo jauku un interesanti pavadījām tikai 2 dienas. Gribējās vēl, bet nav jau variantu. Prāma biļets jau ir iegādāts, jādodās atpakaļ uz mājām, svinēt jaunais gads. Pilnīgi noteikti ar Tepo un Agnes mēs vēl tiksimies. Arī ar jums jaunajās epizodēs. Lai jums panākumiem bagāts jaunais gads. Čau, tā!